Riteņbraukšanas federācijas rīkotais Latvijas riteņbraukšanas sezonas noslēguma pasākums šoreiz notika Cernikavā, jo par šī gada labāko Latvijas riteņbraucēju tika atzīts cernikavietis Toms Skuiņš. Toma panākumi šogad tiešām bijuši izcili. Izcīnīt bronzas medaļu Eiropas čempionātā, iegūt 5. vieta pasaules U23 čempionātā. Toms ir triumfējis gan miera velobraucienā Čehijā, gan Latvijas riteņbraucēju vienības braucienā Siguldā. Ir liels pagodinājums, protams, saņemt šo balvu. Un ir liels prieks, ka ne tikai līdzekļi, bet arī mēdī un federācijā cilvēki nobalsoja par mani. Līdz ar to tas ir tā kā lielāks gandarījums tiešām par to, ka esmu ieguvis šo balvu, bet vienkārši tādā ziņā, ka arī, protams, Strombergs ir leģenda, vēl joprojām ne tikai riteņbraukšanā, bet vispār sportā, un līdz ar to es domāju, ka arī viņš būtu noteikti pelnījis šo balvu. Kā tev liekas, varbūt, kāpēc par tevi nobalsoja un kāda bija tā atšķirība? Es nezinu, balvas atšķirība. Es arī godīgi nezinu īsti balvas atšķirību, bet vienkārši es domāju tādēļ, ka šoseis riteņbraukšanā šeit ir priekš U23 braucēju noteikti ir šīs gads man bijis veiksmīgākais salīdzinot ar pārējiem. Mums ir bijuši Eiropas čempioni arī, bet pasaulē 5. vietā neviens nav bijis. Un vienkārši tas rezultātu viss daudzums un kvalitāte ir šogad bijusi laba. Pastāsti vispār, cik ilgi tu brauc ar riteni, cik ilgi tu nodarbojies ar to un kurā komandā tu šobrīd brauc? Es nodarbojos no 15 gadu vecuma, man ir 22, tātad 7 gadus. Šitais būs tā kā 8. gads. Un sāku es Rīgā. Šogad es pārstāvu Rietumu Delfīnu komandu, arī kas atrodas Rīgā, tāpat Latvijā. Un nākamgad es jau būšu ārpus Latvijas citā komandā. Bet kādā to tu vēl tā kā? Tas nosaukums ir garš, un es varbūt tāpat neviens neatcerēsies. Un kurā valstī vismaz? ASV, Amerikā, jā. Tad tev tāda arī liela pārmaiņa, vai ne? Jā, noteikti būs. Jau tagad sirdī satraukums, ka gribās ātrāk uz turieni, jo tās pārmaiņas noteikti būs lielas, un tur ir cita veida sacensības, tur tiek brauktas nedaudz atšķirīgā manierē, un līdz ar to noteikti būs pielāgošanās periods un tā, bet esmu priecīgs, ka tikšu tur pabraukt.